Motokrosisti ir saime ar kuplu radu pulciņu. Reizēm satiekamies, bet biežāk sazvanamies vai sarakstamies. Viens no dullākajiem motokrosa brālēniem dzīvo Latgalē, un nesen no viņa saņēmām vēstuli, ko nolēmām jums nolasīt mūsu raidījuma rubrikā Kā dzīvo brālēns. Sveiks, brālēn! Tev kādu laiku neesi pie mums braucis. Laikam svarīgas darīšanas, ka nevar pat dienu izbrīvēt, vai arī lepns palicis. Liktu tevi mierā, ja vien nebūtu man solījis tomēr vienu reizi gadā atbraukt. Tad nu rakstu, jo nu pat ir nopietnas iemesls tikties. 1. septembrī duj pie mums uz Daugavpilu. Te tādi vīri būs sabraukuši, neticēs. Jau pāris garus tik karēvīgi te nebūs redzēti. Šie traki esot satrenējušies un brauks šurp muskuļus rādīt. Tikai nesaprotu man pareizi. Tie nebūs tie paši, kas tajā vasarā mūsu dāmām zaļumballē kanti sita. Tie ir citi. Šitie ņemšot līdzi močus, kas dikti strauji esot un izsauc mūsijos uz samērīšanos. Jā, 1. septembrī tieši būšot klāt un pievakarē stadionā mūs gaidīšot. Tev noteikti te jābūt, brālēm. Mūsie jau arī trinās. Labākos spēkus no visiem izlasījuši un provēstiem straujajiem spārnus apcirst. Zini taču Lagutu, Podžukam puika, Lebeģevs Andžejs un Slāviks Garūckis. Šie par mums sitīsies. Faktiski provēs izdarīt neiespējamo, jo tie svešie būs pārsvarā. Tāpēc arī rakstu, lai tu brauc palīgā. Lailu var ņemt līdzi, bet nav obligāti. Bērneļus gan neaizmirst, jo tiem ieeja bez maksas, ja vien 1. septembris uz viņiem attiecās. Arī Valdim pasaka, lai brauc, tam pagājušoreiz te dikti patika. Mums stadionā meitenes bieži par viņu apjautājās. Sviestmaizes var neņemt, jo bufete būs. Arī benzīns mums tad Latgalē lētāks. Paņem vienu maisu kartupeļiem un burku šmakaukai. Ar vienvārdu sakot, gaidu tevi Speedway stadionā 1. septembrī uz 6 vakarā. Brālēns Daugavpilī. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire, going down, down, down.